Sveiki visiem! Nu ko, labs laiciņš pagājis, neesmu ierakstījis nekāds video, nebija laika, tāpēc beidzot varu ierakstīt uz nedēļu prognozīti. Nu, kam noderīgi, rakstiet, liekiet kaut kādas man varbūt komentārus vai īkšķīšas. Labi, skatīsimies, šaujam. Nedēļa, parādiet lūdzu, nedēļa, nākamā nedēļa, nu, tātad līdz nākamajai svētdienai prognoz, kāda enerģētika. Enerģētika. Nedēļa, kāda būs enerģētika. Kopējā enerģētika, tiem, kas skatīsies video, līdz nākamajai svētdienai. Ļoti laba, mierīga tāda enerģētika, nav nekāda vaina. Kaut kādas visādas saistīts arī ar kaut kādām likumdošanām, tāda, nu, viss pareizi, tradicionāli kārts, kas rāda, ka viss kārtībā, viss ir pēc tradīcijām, viss pareizi, varbūt kādi jauni noteikumi tiek izdoti, nezinu, saistībā ar varas instancēm, varbūt kaut kas arī notiek. Enerģētiski, un vēl arī laba enerģija, lai varētu plānot kaut kādus tālējošus plānus uz priekšu, bet tādus ne uz nedēļu, ne uz mēnesi, bet tiešām, nezinu, uz pusgadu, gadu tālējošos plānus, nu vai ļaunākā gadījumā uz 3 mēnešiem, tā kā tāda mierīga, pilnīgi mierīga, laba nedēļa plānojās būt. Par ko šeit stāsts ir? Tā sapratīšu. Kaut kas ļoti tiek apdomāts, izprātots, bet arī iespējams kaut kādas vilšanās, mazliet ar kaut kāds apmāns meli. Nu jā, tas jau kā vienmēr. Un jā, viss iet savu gaidu, teiksim tā. Nu, iespējams, ka varas instants mums te mazliet kaut ko mānīs, pamalos varbūt, bet tālāk viss iet savu gaidu. Jebkurā gadījumā nekas traģisks. Nu, labi, pateicos. Bet nu visumā mieriņš. Ok. Varbūt tās kopējais ieteikums tiem, kas skatīsies video, ko vēlams ir darīt šajā nākamajā nedēļā līdz nākamajai svētdienai. Un ko vēlams nedarīt atsevišķi. Tātad, ko darīt? Ko ieteicams darīt līdz svētdienai? Tā, un ko ieteicams nedarīt, izvairīties? Tā. Ieteicams darīt. Te vairāk tādas materiālas lietas, vairāk saistībā ar naudiņas pelnīšanu, teiksim, strādājam, pelnam naudiņu, nolaižamies no kaut kādām ilūzijām, nenēsāt rozā brillītes, pelnīt naudiņu. Pelnam, strādājam. Bet te ir viens tāds moments, visai labi kārts, ko ieteicams darīt. Drīzāk es saprotu, varbūt tās ir neuzvilkt sevi pārāk par kaut kādām lietām saistībā ar to, kas notiks, iespējams. Labi, par ko stāsts? Nu jā, neuzvilkties īpaši saistībā ar kaut kādām attiecībām arī. Vairāk varbūt atpūsties. Jā, atpūsties un nu, varbūt kādam, ja arī sanāk, varbūt tās atpūtas laikā kaut kāds varbūt tās ar partneri, teiksim, nezinu, tur nevisai labas situācijas arī tad vienkārši rāda, ka neuzvilkties par to. Un būt
tādiem mēreniem iesaka. Nu, teiksim, tādā stāvoklī, harmoniskā, mierīgā stāvoklī censties būt. Tas ir tas, ko iesaka. Tā, un pie mīnusiem, ko nevajadzētu darīt. Nevajadzētu būt pārāk lepniem. Šoreiz, jā. Lepnības kārts, pašpietiekamība, lepnība, nu, es teiktu, necelt, teiksim, gaisā degunu. Un tas varbūt arī ir saistīts ar mazliet vēl ar tām pašām attiecībām. Jā. Un par ko stāstus, jā? Kaut kādās ģimenes lietās arī jābūt uzmanīgiem. Starp citu, arī jā, tas pats te saskana to pašu mērenību, harmoniju, ja ģimenes, visās ģimenes lietās te ir atkal par kaut kādiem skandāliem ģimenēs stāsts. Labi, to es vēl paskatīšos atsevišķi, bet te ir skandāli, kaut kāds skandāli ģimenēs. Jā. Ok, tā, teicos. Nu labi, pa jomām. Parādiet lūdzu. Līdz nākamajai svētdienai tiem, kas skatīsies video. Tātad jomā, kā ies, kā veiksies, kāda situācija būs jomā, ģimenes jomā. Labi. Ģimene, partnerība. It kā viss ok, bet iespējams, kad ģimenē ir, ja pieņemsim valda kaut kāda neapmierinātība vienam uz otru, teiksim, pa kaut ko, kāds var ļoti spēcīgi uzstāties, būt tāds galvenais ģimenes menedžers, teiksim, attiecībās. Un te tad ir tāds uzreiz var pateikt brīdinājums. Ja cilvēks, teiksim, pārāk uzstāsies, ja tajās attiecībās ģimenē, tad tas novedīs pie diezgan tāda slikta rezultāta, pie zaudējumu, par ko stāst? Jā, skandāli, bēdīgs sēž, jā, diezgan tāds trieciens iznāk. Noved pie skandalos situācijas, skandāls, sēž bēdīgs, greizsirdība varbūt pat kādam. Tā kā, jā, te uzreiz var pateikt, pat nav jādod padomas, ka jāizvarās. Ka pārāk kāds pārņem to, teiksim, vadoņu lomu, jābūt visam balansā un līdzsvaram. Tā, pateicos. Ļaunākā gadījumā pat kāds var aiziet, es ceru, ka neaizies no ģimenes gluži prom. Jo, ja tas ir ģimenes un attiecību joma, tad, teiksim, jā, var kādas arī aiziet no tām attiecībām, tā kā jābūt uzmanīgam. Labi, tā, parādiet lūdzu situācija līdz nākamajai svētdienai. Darbs un finanses. Kā situācija tiem, kas skatīsies? Kas ir jāzina? Darbs, finanses līdz nākamajai svētdienai. Tā, par ko stāstu? Par ko stāstu? Te ļoti interesanti. Tāda interesanta nedēļa, ja kādam, pieņemsim, ir bijusi situācija darba jomā, ka nezinu, kā tālāk rīkoties, tad tāds restartiņš ir kaut kāds prieks, uzvara, pat taisnīgums iespējams, jā, kaut kāda taisnīguma, teiksim, sasniegšana, teiksim, jā, bet prieks par to.
ja cilvēks aiziet no sliktas situācijas, ja, teiksim, te var parādīt diezgan skaidri redzams, ja, kad aiziešana no, kad neko nezinu, nesaprotu un kā rīkoties, un tad prieks, ka viss taisnīgi atrisinās. Tā kā, ja kāds ir, teiksim, aizgājis no darba vai zaudējis, tad es teikšu, tā ir tāda laba kārtas, kad kaut kāds jaunā līmenī iziešana, restarts un transformācija. Nu, tā kā kādu var noteikti apsveikt labā ziņā, jā. Tā. Tālāk. Kādam iespējams kaut kas bruks juks šajā darba finanšu jomā, bet šoreiz tas nav labā nozīmē, kad pieņemsim juk šai kārtī nozīme citreiz ir, kad kaut kas sabrūk vecais, lai vietā nāk jaunais. Šeit es teiktu, te izskatās tā, ka ja kādam bija, pieņemsim, kaut kāds ilūzijas par to, ka virs viņa kāds, nu, tā kā aizsargā, nezinu, vai no vadības, vai, nezinu, tur, vai kolektīvā, nu vienalga, kāds varbūt, tad tās, teiksim, bija tikai ilūzijas, un šīs ilūzijas ļoti sāpīgi sabrūk. Un rodās tāda liela, nu, vilšanās par to, jā. Tā kā, jā, kādam būs arī vilšanās. Un visumā diezgan emocionāla nedēļas, pilns kauss ar emocijām, par ko stāsts. Jā, ceļu sākums. Labi, pilns kauss ar emocijām, bet vienalga. Šeit kādam ir tas jauna ceļa sākums, es pieļauju kādam, kas skatīsies, ir tas tomēr, kad atjaunosies, jā, varbūt arī tiešām jauna ceļa sākums ļoti labā nozīmē, jo tas viss, uz ko ir gājis cilvēks, attīstās vai mācījies, piemēram, par kaut ko ir arī mācekļu kārts, jā. Jauns vieglums, tāds jauna ceļa sākums. Un diezgan tāda labā arī kārtas stabilitāte, aiziet uz stabilitāti. Tā kā, nu, kādu noteikti var apsveikt uz šo tāda jaudīga laba nedēļa, teicos. Ceļš uz stabilitāti, teiksim. Nu, stabilitāte šī jomā, tas ir stabilitāte finanšu un darba jomā. Tas ir 4 kājām, kas stāv ļoti labi. Krēsls 4 kājām. Nu, labi. Tā, paskatīsimies veselības jomu. Parādiet lūdzu veselības jomā kādu situāciju, kas jāzina cilvēkiem, kas skatīsies, tiem, kas skatīsies līdz nākamajai svētdienai veselības jomā. Veselības jomā, parādiet lūdzu. Tā, nu, veselības joma tāda mums nevisai jāuzmanās no vīrusiem, vīruskārts izskritām. Vīrusi arī kaut kāds, pieņemsim, sēndēšanās ar kaut kādiem, nezinu, tur šķidrumiem, pieņemsim, ja, tāda. Un. Bet šī sēndēšanās vai šī vīrusa arī diezgan tāda, nu, var aiziet kaut kādas, nu, ciet, es nezinu, ciet kaut kas ciet vai nefunkcionē, pieņemsim, tur, nezinu, kaut kas organismā nefunkcionē, ja. Es pieļauju pēc šiem vīrusa. Bet vienalga aiziet uz stabilizāciju, stabilizēšanos. Tāda arī laba kārts. Tā kā visumā tas stāsts ir drīzāk to, ja kāds izslimo to vīrusu, tad viņam līdz nedēļas beigām viņš jau stabilāk jūtās. Nu, uz izvesļošanos, es tā saprotu. Labi. Jā, starp citu jāuzmanās no hroniskām lietām arī. Tiem, kam ir kaut kāds neizārstēts hroniskas lietas, tiem varbūt tas var vairāk skart, teiksim, ja, šī situācija. Pateicos. Tā. Šoreiz gribu joku pēc paskatīties vēl par mūsu politikas jomu. Jo diezgan interesanti un intensīvi te viss notiek. Politikā, kāda situācija, parādiet lūdzu politikā, Latvijas politikā. Situācija līdz nākamajai svētdienai, kas mums jāzina tiem, kas skatīsies. Situācija Latvijas politikā līdz nākamajai svētdienai.
Nepamatots bažas, baidīti tiekam. Protams, mēs baidamies, tas jau ir normāli. Tālāk, kaut kāda iespēja parādās, bet tāda iespēja, ka jāņem tas ir runguls rokā. Runga. Tā, par ko stāstu? Arī aiziešana no kaut kādām, varbūt tās ilūzijām, bet lai tā kā nomierināšanās, savā veidā nomierināšanās, tāda mugurkaula turēšana, ka jā, tas arī tiek attīstīts tādā nozīmē, kad arī es varbūt pieņemu, ka tas ir tomēr saistībā ar aizsardzību, arī tā runga. Tāda pozitīvā nozīmē attīstīšanās. Negribētos teikt, ka tas kaut kāda politikā varētu būt, kas strīdi, nē, jo te tomēr ir tāds miers. Vienkārši visi turpina tā kā strādāt. Tur tos mugurkauls iznāk un turpina strādāt. Drīzāk, es nedomāju par tā, drīzāk tas nav par aizsardzību. Tas ir tāds vienkārši politika kā tāda, ka katrs turpina darīt to savu darbu. Un kaut kā tā, drīzāk tas ir stāsts par to iespēju kaut kādu parādās. Bet tie rezultāti nevisai apmierina, nav tas, kas gaidīts, kārts rāda. Bet labā ziņa tāda, ka rezultāti ir vienkārši, ne tie, kas gaidīti, ja. Bet, labi, labā ziņa, te vismaz nav nekādu baigo skandālu. Diezgan nosacīti labas kārtas. Ok. Atkal neapmierinātība. Tātad mēs esam visi neapmierināti, vienmēr neapmierināti. Labi, pateicos. Nekas ļauns, nekas traģisks. Labi, padoms, parādiet lūdzu. Padoms cilvēkiem, kas skatīsies šo video līdz nākamajai svētdienai. Padoms. Taro kārtīm padoms. Video nedēļai līdz nākamajai svētdienai. Ieteikums, padoms. Ļoti interesanti. Šeit mums rāda pilnīgi noteikti, ka būs kaut kāda informācija, kura mūs tā kā baidīs. Tas ir tas pats stāsts, kas tikko iepriekš bija. Tā pati kārtas, kas iepriekš bija par to politiku. Kad informatīvi mēs varbūt tiekam baidīti, bet manā taro sistēmā šis stāsts ir par bailes nepamatots. Tā kā baidīti varbūt tiekam, bet te rāda, lai mēs visu to uztveram, kā es saku, analizējam, prātīgi, caur sevi loģikas kārtas, loģika, lai mēs ieslēdzam savu prātu, un sievišķo loģiku, un viss būs labi. Jā, tā kā tas stāsts vienkārši jāpārvar tās bailītes, kuras, mums tiks nestas, informatīvas, teiksim, tāda baidīšana notiek arī. Mazāk jālasa, laikam, negatīvās ziņas, tas gribu pateikt. Jebkurā gadījumā situācija zem kontrolas, tas arī labi. Labi, nav tik traka nedēļa, pateicos. Pat kādam darba jomā pozitīva, kādam ģimenes jomā tur jāpadomā, vai vajag būt tam galvenajam. Labi, gaidīšu kādu atpakaļ saikni, tā kā rakstiet komentārus. Tiekamies nākamajā nedēļā. Tā.